Es domāju, viens no galvenajiem iemesliem ir tas, ka kādēļ izdevu, kad tomēr nepiekrita tam, kad varētu šajā ministra kabineta sēdē piedalīties advokāti un arī sniegt savu viedokli. Viņiem bija ļoti vienpusīgs viedoklis kabineta locekļiem. Jo prokuratūra jau ir tā, kas faktiski lūdz izdot, jā, kas atzina, ka var izdot. Jā. Tātad bija 2 prokuratūras pārstāvji un bija Tieslietu ministrijas pārstāvs, kurš arī bija par to, kad ir izdodams. Un līdz ar to viņiem bija tikai vienpusējs viedoklis. Otrkārt, es domāju, ka viņi pārāk paļāvās uz tiesu. Viņi neizprot, ja nepievērs uzmanību tam, ka jau ir ārkārtīgi daudz tomēr Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumu, kuros ir atzīts, ka Latvija rīkojusies nepareizi. Latvijas tiesas ir rīkojušās nepareizi. Un trešais, protams, ir, es domāju, ka šeit pārprasta šī vēlēšanās būt labiem ar Ameriku. Tas arī neapšaubām tas ir nospēlējis savu lomu, bet vienmēr arī labi partneri ciena partneri, kas ir stingrs ar savu stāju, ar savu nostāju, savu viedokli. Es domāju, ka šeit ir vēsturiski mums kā latviešiem, vispār Latvijai kā tādai, ir ārkārtīgi grūti nostiprināt savu mugurkaulu, atklāt sakot. Jo, ja mēs ņemam tīri vēsturiski kautējušies 600 gadi, kas ir bijuši, kā mums mācīja vēsturē, esam bijuši zem Vācijas jūga, krustneši un vispārējo, pēc tam citas valstis, Zviedri, Poļi, tāpat Krievija un tā tālāk. Mēs neesam iemācījušies dzīvot patstāvīgi, joprojām mēs to tikai mācāmies.